Šodien kopā ar komandu un varam administrāciju apmeklējam Talsu novada pašvaldību. Lai zinātu visus jautājumus gan par teritorijas plānošanu, kur un kādos attālumos varbūt gan vēja parki, gan uzņēmējdarbība. Plānotāji profesionāli savā starpā veids sadarbību. Klātienē tiekamies runājam. Apskatījām patvērtnes. Mēs redzam, kur ir problēmas, kur pietrūks naudas, kur ir nepieciešams daudz saturīgāks regulējums. Apskatījām ceļus. Pēc lielām lietus gāzēm nopostīja Dursupes dambi. Vairākus valsts ceļu posmus izrāva ārā. Mēs tajā laikā bijām ciešā kontaktā ar pašvaldību. Palīdzējām pieteikt visus šos postījumus. Varam uzdevums ir sadarboties ar pašvaldību, visas šīs izmaksas apkopot un griezties ministra kabinetā, lai varam viss tikt nokompensēts. Apskatām arī iespējas, kur un kā mēs varam investēt gan Eiropas struktūra fonda līdzekļus, gan valsts nacionālos līdzekļus, kas mums būtu jāmaina pašvaldību izlīdzināšanas fondā, lai Talsu fiskālā stabilitāte būtu augstākā līmenī, kāds bija līdz šim. Bet tas nenozīmē, ka drīkst atvēzēties jauniem tēriņiem. Nē, ir jābūt fiskāli atbildīgiem. Lai Talsu novads gan pēc administratīvas teritoriālas reformas, sākot no Kolkas, Rojas, arī šeit stendē, uzlabotos un lai cilvēkiem dzīve paliktu labāka, kāds ir bijis līdz šim. Lai uzņēmējiem apstākļi paliktu labāki, lai iedzīvotājiem, jauniem ģimenēm apstākļi paliktu labāki, kāds ir bijis līdz šim. Lai miers jūs mājās un virs Talsu novada iedzīvotāju galvām vienmēr skaidrs debesis. Paldies!